Sveiki! Šodien mums uzmanības centrā viens ļoti personīgs stāsts no Rīgas vēstures, diezgan sarežģīta laika, stāsts par Marionu fon Klotu. Tieši tā, un mēs balstāmies uz raksta Mariona fon Klota Ceļš cauri tumsai. Jā, un tas fons ir diezgan drūms. Tikko beidzies Pirmais pasaules karš, it kā pasludināta Latvijas republika, Bet Rīgu pārņem bolševiki. 1919. gada sākums, sākas represijas. un Rīgas centrālcietums pildās. Vācbaltieši, aristokrāti, mācītāji, un starp viņiem Mariona, 22 gadus jauna, Un šis stāsts, manuprāt, ir īpašs, jo tas izceļ, ticības un drosmes lomu pilnīgi ekstrēmos apstākļos. Un ir arī tā dziesma. Jā, par dziesmu noteikti parunāsim. Bet kāpēc tieši viņa? Kas bija tas noziegums? Principā viņas izcelsme – vācbaltiete, aristokrāte, un rakstā minēts, ka viņa mēģināja palīdzēt savai mātei, kura jau bija arestēta. Un vēl atteicās pamest vecmāmiņu, kura bija kopjama. Jā, tādu stāstu droši vien bija daudz, bet šis ir kaut kā īpaši iegājis vēsturē. Parunāsim par viņas dzīvi pirms tam. Dzimusi 1897. gadā Puikulas muižā. Fon Klotu dzimta. Aristokrāti, jā. Bet pēc tēva nāves un, acīm redzot arī revolūcijas nemieru dēļ, ģimene pārceļas uz Rīgu. Un Rīgā viņa mācās privātskolā, ir muzikāla, pieder Svētā Jākaba draudzei, un tad nāk konfirmācija 1914. gadā. Un tas izvēlētais bībeles pants no vēstules romiešiem, tas ir svarīgi. Cerībā priecīgi, bēdās pacietīgi, lūkšanās pastāvīgi. Spēcīgi vārdi. Un tieši šķiet kļuva par viņas vadmotīvu, īpaši vēlāk tajos pārbaudījumos. Viņas izcauksmē, viņas ticība, tas viss kopā noteica viņas likteni bolševiku laikā, tā saucamā sarkanā terora laikā. Interesanti, ka Pirmā pasaules kara laikā viņa strādāja lazaretē, kopjot Krievu karavīrus. Jā, būdama jauna sieviete, tas arī kaut ko liecina par viņu. Un ap to pašu laiku, 1916. gadā rodas tā dziesma. Tieši tā. Viens mācītājs Erhards Dēblers palūdza kora vadītājai atrast melodiju Jadvigas fon Rēdernes dejolim Du kennst den Weg. Tu zini ceļu. Un pirmo reizi tā izskanēja Ziemassvētkos, Jēkaba baznīcā. Marionai tā kļuva ļoti tuva. Var tikai iedomāties, kāpēc. Jā, tie vārdi tu zini ceļu, kaut es to nezinu. Tie taču perfekti atspoguļo tā laika sajūtas, milzīga nedrošība, bet paļāvība. Tāda kā garīga himna tam laikam, vai ne? Tieši tā, balsts, psiholoģisks balsts ļoti smagā situācijā, kur pats neko nevar ietekmēt. Un tad pienāk 1919. gads, bolševiki Rīgā, sarkanais terors. Situācija kļūst dramatiska. Jā, īpaši vērsts pret vācbaltiešiem, aristokrātiem, garīdzniekiem, arestē Marionas māti. Un 7. aprīlī arī pašu Marionu, vecmāmiņu, atstāja vienu, nevarīgu, briesmīgi. Un Mariona nonāk centrālcietumā, kamerā ar kādām 30 citām vācu aristokrātēm. Apstākļi tur rakstā minēts augstums, bats, pat tīvs. Jā, galēji smaga apstākļi. Ir tāds citāts no rakstnieces Monikas Hunijus, kuru arī to laiku piedzīvoja. Viņa atcerējās kāda bolševika vārdus. Neko tiem vācbaltiešiem nevar padarīt. Viņu kristietība viņus ietver kā necauriem uz sienu. Spēcīgi teikts, un Marionas rīcība to apliecināja. Tieši tā viņa tur tajā kamerā vakaros klusi dziedāja to pašu dziesmu tu zini ceļu, lai mierinātu citas. Un tajā pašā cietumā bija arī mācītais Dēblers. Jā, tas pats, kurš lūdza radīt to dziesmu, iespējams viņš pat dzirdāja to dziedāšanu cauri sienām, tas ir, neticami. Un tās piezīmes bībelē, tik lakoniskas, bet tik daudz pasaka. 18. aprīlis, vecmāmiņu izlika no dzīvokļa, liktenis nezināms. Ārkārtīgi personiski, un tad tas ieraksts par vīzām 15. maijā, un tad... 18. maijs, šodien man paziņoja, ka mana mīļā vecmāmiņa ir mirusi. Pēc tam piezīmes apraujas. Tas ir, jā, tas parāda gan viņas sāpes, gan to iekšējo spēku līdz pēdējam. Un tas pēdējais brīdis pienāca ātri. 22. maijs 1919. gads. Rīgai tuvojās Landesvērs. Jā, vācbaltieši un vācu spēki.
un bolševiki steigšus nolēmja iznīcināt atlikušos ieslodzītos. Marionu un vēl 35 cilvēkus. Mācītājs aristokrāts izved nošaut cietuma pagalmā. Ir liecības par viņas pēdējiem vārdiem, izejot no kameras, klusi teiktiem, tagad tikai nesalūst. Un drīz pēc tam Landesvīrs ienāca cietumā, bet bija par vēlu. Jā, diemžēl. Mariona apglabāja Jēkaba kapos, blakus vecmāmiņai. Un tas stāsts un tā dziesma, tie aizgāja pasaulē. Jā, interesanti, kā ārpus Baltijas protestantu aprindās gan Marionas stāsts, gan dziesma Tu zini ceļu kļuva diezgan pazīstami. Bet Latvijā pēc valstsbaltiešu izceļošanās, mainoties laikiem, piemiņa pagājis. Lielā mērā, jā. Vēl tāds zīmīgs sakritība dzējoja autori Jadviga von Rēderna mira tieši 22. maijā. Tikai daudz vēlāk, 1935. gadā. Neticami. Tātad Marionas fon Klotas stāsts ir kā tāds kluss, bet nesalaužams apliecinājums ticībai, gara spēkam. Tieši tā. Un tā dziesma ir kā simbols tam visam, un mūsdienās ir mēģinājumi šo piemiņu atjaunot. Meklē kapa vietu, ir piemiņas stūrīts puikuls muižā. Jā, un dziesma joprojām skan, nesot to pašu vēstījumu ar paļāvību. Un tas liek domāt, ko mums šodien dod šādi personiski stāsti, kas savījušies ar ticību, ar mākslu. Kā tie palīdz saprast tos lielos vēsturiskos procesus? Un arī cilvēku spēju saglabāt, kaut kādu iekšējo gaismu pat tumšākajos brīžos. Ko nozīmē šos reizēm gandrīz aizmirstos stāstus atkal celt gaismā? Tas ir jautājums pārdomām.